Sveika, Sniedze. Prieks tevi redzēt. Jā. Es esmu Sniedzis Sainz, supervizora un sistēmisko sakārtojumu vadītāja. Vispār, teikšu godīgi, sistēmiskās filozofijas milzīgi piekritēji. Es esmu Santa Laiboviča, sistēmisko sakārtojumu vadītāja, sistēmiskais konsultants, coach un apmācību vadītāja. Jā, un arī sistēmiskās pieejas mīlētāja. Tā es tā varētu nosaukt, jā. Nu jā, šī pieeja man ir ļoti tuva un ļoti palīdzoša. Gan man, gan maniem klientiem. Santa, kā tev šodien pēc vakardienas, pēc 31. oktobra? Klau, man patiesībā ļoti daudz pārdomas bija, jo bērniem uzjautāja, ej, kas ir Halloweens? Nu, tā kā, par ko tas ir? Un kāda domā, kāda bija atbilde? Nu, ja tu prasītu man, tad man Francijā dzīvojot Halloweens. Vīns. Nu jā, bērniem viss cita atbilde. Tā tipiskā atbilde bija končas. Un kā domā, kas bija otra tipiskā atbilde? Nu, ķirbis. Jā, un redzi, tas man lika aizdomāties baigi par to, ka ir kaut kādi svētki, ir kaut kādi notikumi, un ir kaut kādas ārējās izpausmes, ķirbi, končas, ja, bet kur paliek tā doma vai jēga, kas ir aiz šiem svētkiem? Un cik es saprotu, ka Helovīns ir vairāk saistīts ar ķeltiem, bet tikpat labi mūsu pašu latviešu veļu laiks ļoti saskanē ar to būtību, kas ir ķeltu svētkos, ja, un tas ir par senču pieminēšanu, par savu sakņu atzīšanu, par to, kas mēs esam un no kurienes mēs nākam. Nu jā, nedaudz skumji man par to, ka tas ir paliek par tādu ārējo bez iekšķiņas. Jā, Kā Francijā ir? Francijā 1. novembris ir mirušo piemiņas diena. Visi francūži pērk mārciņu rozes podziņos un ved uz kapiem. Bet tas ir tā ļoti simboliski aizbraukt uz kapiem. Zini, es kādreiz nodarbībās saku, ir baigi forši aizbraukt uz kapiem un paskatīties, kas tad īsti manai dzimtai ir piederējis. Ja? Un tīri šobrīd mirušo piemiņas dienas vien arī Spānija. Un tiešām Spānijā vispār briesmīgi notikums jā, šobrīd. es vispār ļoti veseliski jūtu līdzi Spānijai. Esmu iepriecējusies arī daļai Spāņu dzimtā. Un dziļi simboliski mirušo piemiņas diena kopā ar sēru dienu par godu nepārvaramai varai, plūdiem, kas ļoti stipri ietekmē šobrīd lielāko daļu spāņu dzimtu. Ja? Pēkšņs zaudējums, pēkšņi notikumi. Un es domāju, ka tā ir tāda ļoti dziļa un forša filozofija, kas īstenībā bērniem vajadzētu tam ienākt lēnām ģimenē. Ja? Pieminēt mirušos, kam tu to končiņu gribi dot? Vai kurš tev dod to končiņu? Kurš no tavējiem, kurš vairs nav šajā saulē, tev dotu končiņu ar mīlestību? Mm. Jā, nu ļoti skumji tie notikumi Spānijā, protams, kad mēs nezinām nekādā veidā, līdzīgi kā Ukrainā, ja, tas, kas notiek, kā tas ietekmēs nākošās paaudzes un kā tie cilvēki, kur iet šobrīd tam procesam visam cauri, ja, kā viņi spēs šīs pieredzes sevi pārstrādāt un kā vispār, kā tas izvērtīsies nākotnē, kā viņi tiks galā ar tiem pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem, kuriem viņi šobrīd iet cauri. Bet tā jau jā. Jā, jā, jo tas ir ļoti būtiski vispār, ja mēs skatāmies sistēmiski, ja mēs zinām, viens no jēdzieniem ir nepārvaramā vara, nepārvaramais spēks, kas pēkšņi var ļoti stipri ietekmēt mūsu ģimenes sistēmu. Un tie ir kāri, tie ir citas katastrofas. Un tad ir jautājums par to, kā sistēma var atgūt līdzsvaru un kā tie, kas ir šajā sistēmā, var atgūt līdzsvaru un kā uz to paskatīties un kā uz to paskatīties. Mēs tieši šodien gribējām runāt par mantojumiem. Ko tad mēs mantojam Mm. caur sistēmu, kurai es piedaru? Jā, man tā prātā uzreiz iezīmējās tāda laika līnija, un ja mēs no šodienas uz tādu uz pagātni varētu novilkt tādu lielu laika līniju, kas būtu tie svarīgākie notikumi, kas ir notikuši mūsu dzimtā, un katrs pie sevis arī var padomāt, ja par to, ja es savai dzimtai uzvelku tādu laika līniju no šodienas uz pagātni, kas ir tie milzīgākie notikumi, kas ir ietekmējuši manu dzimtu, ja? Un mēs zinām, ka
tur noteikti ir jauki brīži, un tur ir netik jauki brīži. Jā, un kas ir tie lielie evolucionārā spēki, kā plūdi, karš vai kaut kādi šādi notikumi, ja, kur viņi tur ir un kā viņi ir ietekmējuši un kā viņi ienāk šodien mūsu dzīvē. Mm. Jo tas ir ļoti interesanti, ko tu piemini, tāpēc, ka nu, es šeit Francijā sastopos ar tādu jēdzienu psihoģenoloģija. Tas būtu psiholoģiskais dzimtas koks. Ja? Ja tas, ko tu minēji par laika līniju, ja šajā laika līnijā mēs paskatītos uz nu, tādu trīs galvenie aspekti, ko cilvēki parasti saka, lai es justos laimīgs, ja? Tad, lai man būtu laba attiecībās un manā ģimenē, nu, iekļaujot bērnus, lai man būtu laba ar veselību, un lai man būtu par ko dzīvot, tas ir nu, tā finanšu daļa. Ja? Kad, nu, ja tas viss būtu ok, tad mēs būtu nu, ļoti priecīgi, ļoti laimīgi. Un te ir ļoti interesanti šajā laika līnijā paskatīties. Un zini, kas ir interesanti, citreiz ir ļoti interesanti, ka es uzdodu jautājumu, vai tu zini, kā taviem vecvecākiem bija ar finansēm, piemēram, vai ne? Mm. Jo tādu, nu, tās veselības lietas mēs ļoti ātri pieņemam. Nu, man vecmāmiņai bija, tētim bija, man arī būs, piemēram, ja? Jā, nu, vai, piemēram, tur ir bijušas alkohola problēmas, un tāpēc tas attaisno, kāpēc man alkohola problēmas arī Jā, tagad ir, jā, piemēram, ja. jā. Bet arī par to psihoģenoloģiju. Viens ir, tagad pēdējā laikā es redzu, arī ļoti daudz cilvēku sāk interesēties, es vien vairāk sāk interesēties par savām saknēm, par savu izcelsmi, veido savus dzimtas kokus. Man liekas brīnišķīgi tas, ka skolās šobrīd arī ir, piemēram, šonadēļ bērni veido savus dzimtas kokus, bija uzdevums paņemt līdzi bildītes no iepriekšējām paudzēm. Mēs aizvien vairāk viņus redzam un veidojam, bet tas moments, man liekas, interesantākais tajā brīdī, kad mēs tiešām skatāmies tās psiholoģiskos aspektus. Ne tikai rekur, tur bija Jānis Kalniņš vai Pēters Bērziņš, kas bija manā kokā, un rekur ir kaut kādi parametri faktiskie, ko es par viņu varu pateikt. Bet, ja es skatos uz tām attiecībām, kas tur ir bijušas, vai tā kā tu teici, vai ne, uz attiecībām ar naudu, ar bagātību, ar vēl kaut kādām lietām, ar tām lietām, kas mums visus caur gadsimtiem nomoka. Klausies, ja es te tagad teiktu, uh, ko tad mēs mantojam? Vai, nu, kas tas ir, ko mēs mantojam? Mm. Tu zini, man ir tāda sajūta, ka dažreiz sistēmisko sakārtojumu asociē ar to, ka mēs tur visu laiku raudam un skatāmies uz tām bēdīgām lietām, ko mēs mantojam no saviem senčiem, jā, tām traumatiskajām pieredzēm, smagumiem, visiem, ko mēs tur stiepjam no iepriekšējām paudzēm. Bet man liekas, ir ļoti būtisks aspekts, uz ko skatīties, ir tā sadaļa, tā bagātība, ko mēs mantojam. Un tā bagātība, tie ir tie resursi, ko mēs mantojam, talanti, ko mēs mantojam. Un kas tev nāk prātā, piemēram, kad tu domā par savām dzimtas sievietēm? Kas ir tas, ko tu esi mantojis no viņām kā resursu? Oh, tāds izdzīvotājs gēns, jo pirmā doma vispār bija manā, nu, vecmāmiņas, teiksim, vecmāmiņa līmenī, jā, bet tad mēs pagājušā epizodē pieminējām to, ka mums abām divām ir pūļu saknes. Jā. Un tā īstenībā netik tālu vecmāmiņa poliete. Viņa jauni būdama ar ļoti daudziem maziem bērniem nokļuva Latvijā no Polijas un sāka apgūt lauksaimniecību. Es jau neesmu tālu no tā. Es esmu pilsētniece nokļuvusi laukos, es tagad ļoti labi saprotu, bet es vienkārši sajūtu, nu, protams, tās grūtības, un es zinu tos stāstus, ka tur, nu, pirmajos gados nekas neizauga un nebija ko ēst, ja? Bet tai pašā laikā, kas tā ir par jaudu, pārcelties, iesakņoties, iemācīties, izdarīt. Un es domāju, ka Baltijas bloka sievietēm nu, šitā ir dāmas tāda jauda. Bet tā pašā laikā es arī vienmēr saku darbnīcās, ja, kad sievietei ar izcilu izdzīvotājas gēnu un servisa gēnu ir ļoti grūti iedot vietu vīrietim blakus. Ja? Nu, tas tā kā jāņem vērā. Līdz ar to tā jauda jāiemācās piebremzēt vai nokanalizēt pareizi.
Man liekas, tas ir tāds, ar ko ļoti daudz sievietes šodien mokās. Tādā ziņā, ka ir šis te izdzīvotājs gēns, un es visu varu. Nu, man ir jāvar, jo ir bijis kaut kāds laiks, kad dzimtas sievietēm bijis jāvar un ir uzstrādāt šis te varēšanas muskulis, ja. Un tad, jā, un kā tas ietekmē tālāk manas attiecības, ja es varu visu pati, ko vīrietim, kāda loma vīrietim ir šajās attiecībās. Mm. Nu jā, nu lūk, šis ir brīnišķīgs piemērs par to resursu. Un, zini, man šķita interesanti, ka arī tu esi pārcēlusies uz citu valsti, Nu, līdzīgi kā jā, jā. tavu. Jā. Zin kā, Kaut kas tur atkārtojās, ne? zin kā, ir jau tie teicieni. Ābols no ābeles tālu nekrīt. Kāda māte, tāda meita. Ja? Jā, Un jā, ko tad vēl mēs te varam šie mantot? teicieni ļoti labi parāda par to, vai ne, kā cilvēki ir pamanījuši, kā tas notiek. Nu, lūk, un tad tas, ko tad mēs varam mantot gan šos te resursus, vēl viena lieta, sadaļa, tāda pozitīvā daļa, ko mēs mantojam, ir talanti dažādi. O, ļoti interesanti. Jā, Kāda tev ir jūs talanti? skatāties, piemēram, muzikantu paudzes, ja, kur ir muzikālais gēns nodots no paudzes paudzē. Man liekas, slavenā Bahu dzimta, ja, kur entie komponisti Baha, ja. Vienkārši iedzimts gēns, ja, muzikālais. Es dažoties tātad par talantiem. Jā, par talantiem. Par talantiem. Arī viena fantastiska lieta, ko mēs mantojam, ir talanti. Un dažkārt mēs varam novērot ka vairākās paudzes, ka šie talanti mantot, ja, piemēram, kālais gēns. Varbūt tev ir kāds piemērs vēl, ko vēl var mantot, kādus talantus. Kulinārais gēns. Un kulinārais gēns, man vecmāmiņa bija liels kulināra. Viņa arī atceros, kā viņa strādāja kafejnīcā par virtuves strādnieci. Un, man ļoti patīk cept un vārīt. Ja? Es tad izpaužos, un cik es esmu laimīga, kad es pamanu, ka manam dēlam arī tas interesē, un ka man meita to prot. Ja? Un man jāsaka, godīgi, nu, tu baigi forši pateici par tiem talantiem, pirms mēs runājām, pirms ieraksta, kad tas ir kaut kas, kas mums piemīt, un mēs pat nepamanām. Ja? Un kad es nesaprotu, kā cilvēks var nesaprast, kā tas ir divas garšas savietot kopā, un kā viņam nav izdomas vai domas, kas no tā nāks. Ja? Un, Tas līdzīgi kā ar veselību, ja? Tajā brīdī, kamēr tev viņi ir, tu nepamani, ka tev viņi ir. Un tajā brīdī, kad tev sākās veselības problēmas, tu saproti, wow, cik forši tomēr bija pirms tam, kad man viss vesels un viss bija labi. man necik Jā, svarīgi tikai ir talanti. nu, tā kā paskatīties un ieraudzīt. Nu, nevis, kad es esmu vienkārši piedzimis ar muzikālo dzirdi, ja? Bet tas ir talants, ko es mantoju. Jā, un ko mēs darām ar tiem, kas pēkšņi kaut kādā veidā, kur mēs esam pieraduši, ka reku mēs kalniņi, bērziņi, liepiņi esam tādi, un tad mūsu dzimtā piedzimst kāds, kuram šis nav, vai kurš ir nedaudz savādāks, ja? Vai mēs spējam dot viņam vietu un viņa savādāko dabu. Jā, vai sistēma ir tik veselīga, ka viņa spēj iekļaut un pieņemt to, kas iet citu ceļu. Es esmu dzirdējis, nu, presē mēs citreiz varam lasīt biogrāfijas. No doktora dzimtes nācis un kļūst par mākslinieku. Jā, Ja? akadīvs. Ak, Kā tad tā, tā? kā tā, vai ne? Un tiešām ļoti liels kompliments šai dzimtai par to, ka tas viss tiek akceptēts un pieņemts. Un es vienmēr saku, ka tas ir arī viens no tādiem kritērijiem, kas, ja prasītu jautājumu, kas ir veselīga sistēma, Mm. ja? Tad veselīgā Kaut te sistēmā, rodās, ja sistēma nav gana elastīga un nepieņem, tad mēs saskaramies ar tādu iedziņu kā izslēgšana. Ja? Tas, ko mēs darām, mēs pasakām, tu esi mūsu melnā auss vai baltais zvirbulis, tu neesi tāds kā mēs visi, un mēs tev negribam redzēt. Reku durvis ir tur uz redzēšanos. jā, Ja? Jā, nu tāda elastīga sistēma spēs iekļaut šo te savādāko un būt ar to lielākā kontaktā. Ja? Savukārt, tur, kur mēs gribam ļoti nosargāt savas robežas, mēs teiksim, nē, paklausies, tu esi vai nu tu kļūsti tāds kā mēs, un tagad, ja tev nav tā muzikālā dzirdēja un viņa attīsti, ja? Vai nu viss, vai nu uzredzē. jā, jā. Un tas ir diezgan būtiski, tas, kad mēs visi piedaram līdzvērtīgi. Nu, tur nav. Ir hierarhija, jā, sistēma. Par to mēs droši vien runāsim nākamajās epizodēs. Ja? Bet neskatoties uz hierarhiju, visi pieder līdzvērtīgi. Pilnīgi vienalga.
kāds tu esi. Tu piederi, un mēs visi esam līdzvērtīgi. Un klausies resursi, talanti. Tu pieminēji izslēgšanu, vai ne? Un ir viena lieta, ko mēs, man šķiet, nu par ko mums baigi nepatīk runāt, un es varbūt tā kā nedaudz pat koķetēju. Es jūtu, ka es uzvelku tādu noskaņojumu, lai pieskartos vārdam trauma. O, jā, tas ir vārds, kurš no vienas puses daudz izskan šobrīd arī sociālos mēdījos, no otras puses tā ir tēma, no kuras šķiet cilvēki, jā, mēs zinām, ka tur kaut kas ir, bet labāk apiesim ar līkumiņu tam. Mm. Jā, zināmā mērā citreiz vēl tā interesanti ir par to, kad, kā noteikt, vai sistēmā ir traumas, vai nevis traumas, bet noslēpumi ap traumu. Tad, kad tu intuitīvi jūti, ka par kaut ko nevajadzētu runāt, jo tad nu, visi paliks stresaini, nervozi, kaut kas notiks ne tā, mīļā, miera labad, mēs par šito nerunājam. Ja? Mm. Jā, Mēs un tas ir mīļā. labs priekšnoteikums, lai veidotos tas, ko sauc par starppaudžu vai transgenerational trauma, tātad starppaudžu traumu. Tad, kad mēs par to nerunājam, tad, kad nav stāsta par to, tad, kad mēs nedrīkstam par to runāt. Ja? Un, starp citu, padomu laikā taču tieši nevarēja runāt ne par izsūtīšanām, ne par dzīvi Sibīrijā. Ja? Tā bija pieredze, ko nevarēja. Bet mēs tagad šobrīd baigi ieejam iekšā tajās traumatiskajās tēmās, kuras mēs iespējams varētu nākošais, bet jā, tas ir svarīgi, ka mēs Jā. pieskaramies šeit. Bet, laikam, tas būtiskākais ir tas, ka tajā traumas punktā, nu, tad, kad notiek tas notikums, ja? Notikums ir notikums, bet ir kaut kas paliekošs, kas paliek no tā sistēmā un katrā individā. Un, ja tas nav dziedēts, tad šīs aizturētās, saspiestās jūtas, viņas pēkšņi var parādīties nākamajā paudzē. Un tad var būt situācija, ka esmu savās attiecībās, es kaut kādā brīdī pieķeru sevi, ka es absolūti neadekvāti reaģēju uz savu vīru ar pārāk lielām pretenzijām, kurām nav vietas, vai es reaģēju tā, it kā viņš darītu kaut ko, kas nav noticis vispār. Ah. Ja? Jā, jā, tu man Un, atgādināji stāstu par mm, tādu diezgan dziļu, emocionāli raudulīgu epizodi kādas sievietes dzīvē, kur gaidīja otro bērnu, kas bija dēls, pirmā bija meitenīte. Un viņa tiešām ieslīga nedēļas raudāšanā, panikā, jo viņa sastrīdējās ar vīru, gribēja nu, apsvērt domu šķirties. Un viņa sevi pieķēra pie tā, ka viņa izmisīgi raud par to, ka dēls augs bez tēva. Un te ir jautājums, kādēļ dēls bez tēva? Ir divi bērni, ir meita. Un vispār viņi vienkārši šķirās. Jā. Nevis dēls augs bez tēva, tēvs jau šajā pasaulē ir un paliek. Un tad atklājās, ka viņas tēvs ir audzis bez tēva. Kara laikā viņas vecmāmiņa ir zaudējusi savu vīru, un viņas tēvs, kas ir viņas dēls, attiecīgi vecmāmiņas dēls, ir audzis bez tēta. Ja? Un tad tieši tā sakrīt tas zīdainības periods un tā milzīgā, milzīgā jūtu bagāžu par to, ka man dēls augs bez tēva. Un, starp citu, tas laikam bija Helingers, kurš pirmais sāka runāt par to, par jā, jūtu. jā, jo tieši tā, jo kā mēs varam saprast, kad nu, viņš sāk runāt par tām tieši pārmantotajām jūtām, un kā mēs varam saprast, ka tās ir pārmantotās jūtas, kad jūtas ir daudz vairāk nekā konkrētajā situācijā tas būtu adekvāti. Piemēram, ja man ir milzīga trauksme, jebkuram cilvēkam stress ir uzstājoties, ja? Bet ja man ir milzīga trauksme pirms uzstāšanās, kas ir neadekvāta tai konkrētai situācijai, iespējams, ka tas, ko es sevī nesu, ir ne tikai mana trauksme, bet iespējams tā ir trauksme vēl no kaut kādām iepriekšējām paudzēm. Un līdzīgi kā tavā piemērā, ja, tad šīs sāpes un pārdzīvums, ko es nesu, viņš nav tikai mans pārdzīvums, viņš ir kaut kādā veidā translējās tas pārdzīvums, kas ir bijis pagātnē, tur manai priekštecēji. Mm. Un, zinu, vēl Mm. tāda ļoti interesanta lieta. Man šķiet, ka mēs to mantojam. Es nezinu, tu man pasaki, jā vai nē, es nezinu. Bet ir tāda ļoti daudz stereotipu vai pārliecību par to, ko vajag darīt. Piemēram, bērniem nevajag dzert kafiju. Ja? Kaut gan Coca-Cola ir daudzreiz kaitīgāka par kafiju. Nu, tā saka doktori. Ja? Tad ir, es esmu pieķērusi, es, piemēram, veļu loku tieši tāpat kā mamma locīja veļu.
Un man patīk, ka mani bērni dara tieši tāpatās. Ja? Man bija interesants moments, tad, kad es iekārtoju savu māju. Pirmo reizi, kad es iekārtoju savu virtuvi, man beidzot bija pirmo reizi mūžā mana virtuve, kuras var iekārtot tā, kā es gribu. Un es tur esmu iekārtojis un pārdomājis, un viss ir sataisīts, kā man ērti un kā man patīk. Un tad kaut kādā brīdī, esot ciemos pie vecmāmiņas, es saprotu, hei, bet mana virtuve ir ļoti līdzīgi iekārtota. Un es automātiski jau zinu, kur kas atrodas. Ja? Jo mūsu mājā pieņemts, ka tur karotītis stāv konkrēti tajā vietā, kaut kāda aparātiņa stāv kaut kādā konkrēti tajā vietā, un leduskapis ir kaut kur vēl kaut kādā Nu, vietā. Ja? labi, šito es tev apgāzīšu, tāpēc, ka tomēr ir zinātne par to, kā ergonomiski virtuvē visam jābūt izvietotam, trīsstūrs un viss pārējais. Tas nenozīmē, ka tas bija ergonomiski. Ok, bet man šķiet, ka Tas vispār. un mammai bija tas pats. Es pēc tam speciāli pētīju mammas virtuves iekārtojumu, un tur arī bija ļoti līdzīgi tas pats. Ja, Bet, ja mēs un, runājam par cepšanu un jā, kulināru, to, daudz jā. dziļāk, man liekas, ka tur varētu drīzāk kaut ko atrast, kaut kādas pārliecības, ne? Nu, protams, arī kaut kādu ēdienu gatavošanas kārtību, kā pie mums pieņemts, ja, tur, ko pēc kā jāapcep, lai būtu garšīgi. Nu tas noteikti. Bet tev bija baigi foršais stāsts par vistu kājiņām. O jā, šis ir brīnišķīgs stāsts par arī vienu situāciju. Var sakot, tā stāsts ir tāds par mazmeitiņu. Mēs zinām, ka bērni ir tādi ļoti zinātnākāri un gatavi pētīt dzīvi. Un mazmeitiņa skatās, kā mamma gatavo vakariņas. Un pamana, ka tā mamma šovakar gatavo vistu, un viņa tagad nogriež tās kājas un liek tagad cepties. Un mazmeitiņa prasa, kāpēc tu tās kājas tai vistai griez nost? Māma saka, viņa tur darbojas. Es nezinu. Tā, man māma ar tā darīja, mēs tā darām. Ja tu gribi noskaidrot, aizej paprasti vecmāmiņai. Mazmeitiņa ļoti zinātnākāra un grib saprast šo, ja, gatavo. Viņa dodas pie vecmāmiņas un vaicā, vecmāmiņa, kādēļ tā, ka mēs gatavojam vistu, mēs griežam nost kājas? Vecmāmiņa saka, nezinu, mana māma arī tā darīja. Mēs tā vienkārši darām. Gribu noskaidrot, ej pie savas vecmāmiņas. Maz meitiņa dodas pie vecmāmiņas un jautā, vecmāmiņa, saki, lūdzu, kādēļ mums ir tāda tradīcija, ka mēs tās vistas kājas, cepot to vistu, griežam nost? Vecmāmiņa saka, es nezinu, kāpēc jums ir tāda tradīcija, bet reāli manā krāsniņā vienkārši tā veselā vista negāja iekšā, un tāpēc man tās kājas bija jāgriež nost, jo man tā panna pārāk maza un tā krāsniņa pārāk maza ir. Un tāpēc es nevaru veselu vistu tur ielikt. Ja? Un kas ir stāsta morāli? Stāsta morāli tā, ka mēs pārņemam šīs te pārliecības no paudzes paudzē, pat nekad neaizdomājoties, no kurienes tas nāk. Jā, Ja? tik svarīgi. Un tad ir kāds, kurš uzdrošinās sākt uzdot sev jautājumus, kāpēc mēs visi tā darām, kāpēc mēs visi tā dzīvojam. Jā. Vai ne? Un tad reizēm tiek cilvēki dzīvo ar tādu domu, ka man vajag piepildīt savu pilno jaudu, savu pilno potenciālu, bet kamēr es neesmu apzinājies vispār, kad agrāk iepriekšējās paudzēs tās krāsniņas bija mazas, ja, un tāpēc es nevaru to darīt. Es Mm. turpinu neapzināti caur šīm pārliecībām un stereotipiem turpināt dzīvot tālāk, ja vien es nepaskatos un neapzinos un nesāku domāt un sajust, no kurienes tas varētu būt cēlies. Un, ja es nesāku pamanīt, ka mana krāsniņa ir divreiz lielāka, un es tur varu savus divus vistus var salikt iekšā. Vai ne? Un, tur jau var sākties uzņēmēja darbība. Jā, 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 tieši jo tā. ja tad, kad mēs dzīvojam tajā vecajā pārliecībā vai vecajā sastrēgumā, iestrēgumā, mēs neredzam ne tos resursus, un mēs nejūtam ar to jaudu, kas ir mūsos. Jā, tāpēc man liekas ļoti, ļoti svarīgi šī te veļu pieminēšanas laiks un šis te kontakts ar saviem senčiem, iekšēji pateicība par tiem resursiem, ko mēs esam saņēmuši, savu talantu, pamanīšanu un ievērošanu. Ja? Un vispār pamanīšana, ievērošana attiecībā uz visu to, ko mēs esam mantojuši un saņēmuši. Jo mēs esam cilvēki ar saknēm, mēs no kaut kurienes nākam. Un mana vēsture ir manas dzimtas vēsture. Vai ne? Un pateicoties viņiem, šodien tieši šeit un tagad mēs varam vispār par to runāt.
Un pateicoties tam, ka pirms mums kaut kas ir bijis, arī klausītājs varēs tieši tajā brīdī klausīties. Jā, vai tas nav brīnišķīgi? Vai ne? Un ar pateicību. Mm. Man Paldies, tev, patīk. Santa! Jā, paldies tev, Sniedz, par šo sarunu. Tiekamies tad citā reizē. Labi, sarunāts. Tiekamies!